Labdien, vārtu klausītāji! Mans vārds ir Signe Rirdance, un šī ir vārtu 19. sērija. Vārti – raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Šajā sērijā mēs dosimies uz Īriju. Mūsu sarunbiedre tur ir Zane Kažotniece. Zane ir 3 bērnu mamma, muzikante, mūzikas pedagoģe un aktīva Īrijas latviete. Mēs ar Zani runāsim par mūzikas lomu valodas uzturēšanā, bet ne tikai. Zane ir paveikusi daudz, lai beidzot vidusskolu Īrijas latviešu jaunieši var nokārtot latviešu valodas eksāmenu, un tas tiek atzīts Īrijas izglītības sistēmā. Labdien arī no manis! Es esmu Inga Sindī, un sarunai ar Zani, kā jau ierasts, sekos mūsu atklājums. Šoreiz ir mana kārta. Signe pagaidām nezina, par ko es viņai stāstīšu. Es tikai pačukstēšu, ka tas arī šoreiz būs stāsts par kādu personību. Par sievieti, latvieti, 2 meitu mammu un Virdžīnijas Universitātes emeritēto profesori. Labdien, Zane! Sveiki, Inga! Sāksim ar to, ka iepazīsimies, Zane. Kur tu esi un kas tu esi? Esmu Zane Kažotniece, dzīvoju Īrijā jau 26 gadus. Īrijas rietumkrastā. Latvijā esmu dzimusi Ozolniekos, kas ir netālu no Jelgavas. Esmu mamma, esmu mūzikants, varbūt arī. Esmu cilvēks. Tu saki 26 gadi, es uzreiz rēķinu, tātad 2000. gads, īstenībā tas jau ir pirms liela daļa cilvēku, vairāk no Latvijas sāk braukt uz Īriju, vai ne? Tu esi varbūt diezgan agri nonākusi Īrijā, un tavi bērni jau tad ir lielāki, ja? Tad pastāst, cik... Jā, man bērni ir lieli. Es atbraucu uz Īriju pēc universitātes beigšanas ar domu ceļot, jo es biju jau pa Eiropu izceļosies, un man tā Īrija bija tā iesēdusies kaut kur, jo es biju īru muzikantus satikusi gan Zviedrijā, gan Norvēģijā ceļojot, un man tā mūzika bija ļoti iepatikusies, un tad es izdomāju, ka man vajag Īriju, man vajag Īrijas dabu, un iemācīties arī Īrijas muziku, jo, es spēlēju violu. Es gan esmu beigusi tikai bērnu muzikas skolu, bet tajā laikā, kad es pabeidzu to muzikas skolu, man galīgi nebija interesi, pilnīgi nekāda interesi turpināt violu spēli, bet tomēr es sapratu ceļojot, ka tas ir labs iztikšanas avots. Es ceļojot spēlēju uz ielām parasti, un tā es arī nopelnīju sev to iztiku, un līdz ar to man tā viola vienmēr ir nākusi līdzi. Tā es arī šeit nonācu. Sākumā vajadzēja, tas bija pirms Latvija tika iekļauta Eiropas Savienībā. Pašā sākumā man vajadzēja darba atļauju, un līdz ar to, ka es nebiju, es biju tikko beigusi universitāti, loģiski man naudas nebija, un tad es sākumā dabūju darba atļauju, pusgadu nostrādāju benzīntankā, netālu no Dublinas, un tad paņēmu savu mugursomu un violu, un sāku ceļot, sāku ar stopiem ceļot pa Īriju, un galu beigās nonācu šeit rietumkrastā. Un 2003. gadā, Līva dzimusi 2003. gadā. Tā kā man vecākai meitai tikko palika 23 gadi, vidējai Silvai ir 16, un Robertam ir 14. Tagad jau bērni lielāki, pastāstīja par tām jūsu valodām, ģimenē, un kā tev gāja, īpaši ar pirmo bērnu, kad tas viss vēl jauns un nezināms lielos, tagad tu vari atskatīties lielos vilcienos. Interesanti ir skatīties atpakaļ, jo man nekad nebija vispār tāds jautājums galvā, ka es varētu ar saviem bērniem runāt angliski. Pilnīgi nekad. Man bija vienmēr tā, ka tas ir, man bija tā, pat nebija, tas bija kaut kas tāds, tas bija tā iekšā, ka es nevaru svešā valodā runāt ar, kaut gan man angļu valoda vienmēr ir diezgan labā līmenī bijusi, jau tad, kad es šeit atbraucu. Bet, un tā arī notika, ka es sāku ar Līvu runāt latviski, un tā arī tas viss aizgāja. Un man sanāca tā, ka pašā sākumā, ka Līva vēl bija maza, tad es diezgan daudz biju arī pa māju. Un viņām ir, abām meitenēm ir diezgan liela atšķirība, viņām 6 gadu starpā, un tad es atceros, ka Silva piedzima, tad es ar Līvu apsēdos un es ar viņu aprunājos. Viņai toreiz bija 6 gadi, bet viņa kaut kā ļoti labi to
to saprata. Un es viņai teicu, ka tagad tev ir izvēle. Tu vari ar to māsu runāt vai nu latviski, vai tu vari ar viņu runāt angliski, bet, ja tur viņa runās latviski, tad viņai būs 2 cilvēki, ar kuriem viņa varēs runāt latviski. Un tā arī, patiesībā, es varu teikt, pateicoties Līvai, man arī, un viņai pašai līdz ar to arī tā latviešu valoda ļoti uzlabojās toreiz. Un tad, kad piedzima Roberts, tad arī viņas turpināja runāt savās, nevis tikai savā starpā, bet arī ar to Robertu. Viņas runāja latviski. Un ļoti interesanti bija tā, ka viņi spēlējās latviski. Tas man vēl joprojām ir tā baigi iekritis, ka viņi spēlējās latviski, bet, teiksim, viņiem kaut kādas lelles un lāči runāja angliski. Viņi savā starpā sarunājās tā kā latviski, bet tie kaut kādi tās rotaļlietas, tās viņiem runāja angliski. Es domāju, ka man patiesībā par to latviešu valodu un par to, ka man bērni runā latviski, ir ļoti liels paldies jāsaka viņiem pašiem, jo viņi bija tie lielākie valodas uzturētāji savā starpā. Un, protams, arī tā, ka es nekad vispār ar bērniem angliski nerunāju, īpaši tad, kad viņi bija mazāki. Un arī tad, kad bija bērni, viņiem draugi šeit, tad arī es ar viņiem latviski runāju, tad es tiem draugiem parasti tulkoju. Bet tavs vīrs runā angliski, ja? Tad bērnu tēvs runā angliski. Tu saki, tu vienmēr runāji konsekventi ar viņiem latviski, un tad, kad jūs bijāt visi kopā, vai tev arī izdevās to tā ievērot? Vairāk vai mazāk, jā. Bet reizēm, teiksim, ja mēs runājam ar vīru, mēs runājam angliski, loģiski. Jā, tagad skatoties atpakaļ, reizēm bija laikam, īpaši viņam tā sajūta, jo es jau gan saprotu gan latviski, gan angliski, bet viņš latviski, kaut ko jau pa šitiem gadiem viņš saprot, bet viņam tā latviešu valoda nav pārāk augstā līmenī. Un tad ir tā, ka varbūt kaut kad viņam ir bijusi nedaudz tā sajūta, ka viņš ir atstāts ārpusē. Bet tas ir tik joci, tu nekad nevari zināt, tu vienmēr dari to, kas tas liekas tas labākais, un tad skaties apakaļ, kā tas viss ir sanācis. Un bērni tad noturēja to tiešām savstarpēju runāšanu latviski joprojām, kaut arī tiešām droši vien nāca skolas valoda klāt un angļu valodas intensitāte pieauga. Viņi tā arī turpina? Pašlaik viņi savā starpā vairāk runā angliski, bet tad, kad man bija tā doma, kad es domāju tā, ka Roberts sāks iet skolā, tad viņiem visiem aizies tā angļu valoda, ka viņi sāks savā starpā angliski runāt, bet viņi vēl joprojām, viņi ļoti ilgi, man liekas, ka pat bija tā, ka, ir bijuši varbūt pēdējie 3-4 gadi, ka viņi vairāk vai mazāk savā starpā ir angliski sākuši runāt, jo tas arī ir, es domāju, atkarīgs no tā, ka vecākā meita sāk mācīties universitātē, un tad līdz ar to, bet viņiem visiem latviešu valoda ir ļoti, ļoti labā līmenī. Labi, bet tu pastāsti par savu apkārtni, par kopienu. Man interesē, ja tu saki, ka latviešu valoda labā līmenī, un tu esi vienīgā runātāja ģimenē, vai bija vēl citi latvieši apkārt, vai tu esi iesaistīts kādā kopienā? Mēs šeit, tā kā es esmu šeit Rietumkrastā, kur nav ļoti daudz latviešu, bet mēs 11. gadā nodibinājām latviešu skoliņu kopā ar man šeit ir 2 tādas labas latviešu draudzenes, un viena no viņām, Ines Dreimana, viņa ir latviešu valodas skolotāja, un mēs tā diezgan ilgi runājām par to, ka vajag skoliņu, un tā mēs arī to skoliņu nodibinājām. Un tā bija it kā tā mūsu tā latviešu kopiena, bet ļoti daudz, un mēs ļoti daudz saskarāmies ar to, kad arī latviešu vecāki, kur ir 2 vecāki, 2 latviešu vecāki ar saviem bērniem runāja angliski, un visas šīs problēmas, kas ir ļoti daudz, kur, bet mums bija tā kaut kāda tā latviskā vide uz kaut kādu to noteikto laiku reizi nedēļā. Jā, un Es uzskatu, ka man kaut kādā veidā ir ļoti, ļoti paveicies ar to, ka bērni runā latviski un ka mums ir bijusi tā iespēja. Un es arī, teiksim, nekad nenosodu cilvēkus, kuriem tā iespēja nav bijusi un kur bērni nerunā latviski. Jo es arī nekad nevaru ielīst citu cilvēku, iekāpt citu cilvēku kurpēs un izdzīvot to viņu dzīvi, jo katram apstākļi ir savādāki.
Arī bērni katram savādāk, vai ne? Bērni arī ir katram savādāk. Mums ir ļoti arī izdevies, un es domāju, ka tas ir pateicoties vēl viena lieta, kas mums ir bijusi, ir 3x3 nometne. Jo es jau no pirmā gada, Roberts bija uz pirmo nometni, tad, kad viņam bija 3 mēneši. Tā bija pirmā īrijas 3x3 nometne, un kopš tā laika mēs esam jau kopš otrās nometnes, es esmu bijusi iesaistīta organizēšanā. Un līdz ar to mēs uz tām nometnēm braucam katru gadu, un tas ir bērniem kā tāds dopings uz augustu. Jā, Signe, tev roka augšā. Jā, es arī gribu ielikt šajā sarunā un varbūt pajautāt tieši to, kā tas īsti ir. Mums, piemēram, Zviedrijā nav tādas 3x3 nometnes. Nu, labi, mums tepat pāri jūrai ir pati Latvija diezgan viegli sasniedzama ar visām nometnēm un ģimenēm un visu kaut ko. Bet tomēr pašiem izveidot no nulles, es saprotu tādu, organizācija, kas turpinās katru gadu, katru vasaru. Varbūt, ka tu vari drusku pastāstīt, ko tas prasa un kā tas vispār ir iespējams. Es varu teikt, ka mums tas nebija viss jāorganizē no nulles, jo Līga Ruperti, kas ir 3x3 mamma Amerikā, viņa ir fantastiska un viņa mums, es varētu teikt, stāvēja klāt un palīdzēja vienmēr viņa vēl joprojām. Līgai pašlaik ir 94 vai 95 gadi, viņa piedalās gandrīz visās mūsu padomas sēdēs, un mums arī ļoti palīdzēja Latvijas 3x3 mamma, kas pašlaik ir Ines Krūmiņa, un tas nebija tā, ka mēs to veidojām no nulles. Mēs zinājām to virzienu, mums tā taka bija pašiem jāiestaigā īrijā. Jā, un arī tā nometne ļoti mainījusies, teiksim, valodas ziņā. Es vairāk, Inga, tu vaicāji par valodu vairāk. Valodas ziņā nometne ir ļoti mainījusies, un vispār diaspora ir ļoti mainījusies. Un arī mūsu skoliņa ir mainījusies. Tajā virzienā, kad, teiksim, skatoties uz 3x3, es zinu, ka mums sākumā bija kādā 4. vai 5. gadā mums bija viens bērns, par kur tiks vaicāts, vai tas bērns var braukt, bet viņš nerunā latviski. Viņam ir vecāki latvieši, bet viņš nerunā latviski. Un es atceros šo sarunu, tā bija mums tāda dilemma. Un mēs beigās pateicām, ka mēs nevaram to bērnu ņemt, jo mēs zinājām, ka ja viens bērns būs tāds, kas runās angliski, visi bērni runās angliski. Bet tagad tā situācija ir mainījusies, un tie nav nemaz tik daudz gadi, ka mēs esam sapratuši to, ka patiesībā ir svarīgāk, ka tas bērns, viņš pat angliski var teikt, ka viņš ir latvietis, bet ka viņš saka to, ka viņš ir latvietis. Un ka viņam ir šī latviskā piesaiste, latviskā garša. Tas viss latviskais, ko es ļoti labi apzinos, ka ļoti daudz, ko tu zaudē nerunājot tajā valodā, bet vienalga tas, man liekas, ir svarīgi, ka tomēr tiem bērniem tas ir. Un viss mainās. Mums arī skoliņa ir ļoti mainījusies, jo mums ir šie mūsu pašu bērni ir izauguši, un skoliņa mums ir pārvērtusies par vidusskolu, kas ir tagad online. Inga, es drīkst pastāstīt par to vidusskolu? Jā, protams, stāsti, jā. Mēs maz zinām par īriju vispār, Zane, tāpēc mēs labprāt gribam dzirdēt to jūsu kontekstu. Mums īrijā ir tā, ka īrijas valdība piedāvā kārtot 12. klases noslēguma eksāmenu latviešu valodā. Bet ne tikai latviešu, tur ir arī leišu valoda, tur ir diezgan daudz, bet pašam ir jāmācās šī valoda, jo viņi nepiedāvā šīs mācības stundas. Un iekrita tā, ka tajā Covid laikā mana vecākā meita mācījās. Viņa mācījās 10. klasē, un tad jau pēc tam otrā Covid gada laikā viņa jau bija 11. Jo man jau šī ideja par to latviešu valodas mācīšanu vidusskolas līmenī bija diezgan sen, bet pirms Covid neviens neko negribēja dzirdēt par online mācīšanu tiešais, tāpēc, ka tas bija kaut kas tāds, kas īrijā bija. Un man liekas arī diezgan daudz citās valstīs tas bija tāds diezgan nepierasts, bet līdz ar to, ka īrijas šie latvieši ir diezgan izkaisīti. Labi, Dublinā ir vairāk cilvēku kopā un ir vairākas vietas, kur ir tie latvieši, bet nav pietiekoši. Bija viena skola, kur man liekas, ka 2 vai 3 gadus bija tā, ka tika pasniegta šī latviešu valoda.
bet nav pietiekoši daudz jauniešu vienā vietā, lai būtu šīs nodarbības rentablas. Bet Covid pavēra iespēju šai online mācīšanai. Tajā laikā mums vēstniecībā bija ļoti laba vēstnieka padomniece Edita Medne. Viņa pašlaik, man liekas, viņa ir vēstniece kaut kur vai Grieķijā vai kaut kur. Bet mums ar viņu šī sadarbība izveidojās, un caur viņu izveidojās laba sadarbība ar īrijas valodu aģentūru. Tā ir aģentūra, kur atbild par dažādu citu valodu, kā svešvalodu mācīšanu. Un es uzrakstīju projektu, un mēs devējām finansējumu, un nu jau 5. gadu mums ir šī tiešsaistes vidusskola. Viņa nav kā vidusskolas, kā valodas mācīšana, bet viņa ir balstīta uz iepriekšējo gadu eksāmeniem, un skolotāji veido šo programmu ar mērķi, lai jaunieši būtu spējīgi nokārtot šo eksāmenu. Viņi ir tikai un vienīgi ar tādu mērķi, lai dotu viņiem iespēju kārtot eksāmenu, jo īrijas sistēma ir tāda, ka viņiem ir jākārto 6 obligātie eksāmeni, bet var kārtot 8 eksāmenus kopā. Līdz ar to viņi var izvēlēties šo latviešu valodu, un tad 6 labākie rezultāti tiek ņemti vērā, lai iestātos universitātē. Un ja jaunietim šī latviešu valoda ir kaut cik labā līmenī, šos augstos punktus ir diezgan viegli dabūt. Nu, un tā mēs arī pašlaik strādājam. Un tagad mums ir nākamā nedēļa latviešu valodas eksāmenis, redzēs, kā tiem mūsu jauniešiem ies. Nu, man liekas, ka tas ir vienkārši fantastiski. Tad faktiski jūs pašas to sadarbībā ar vēstnieci un tā visu norganizējāt. Tas man iedvesmo arī padomāt par konkrētu Vāciju, kur es esmu, kur it kā tas ir likumā nostiprināts, bet realitātē nenotiek. Jo birokrātiski tas viss ir uztaisīts tik sarežģīti, ka to nav, piemēram, valodai kā latviešu valodu iespējams realizēt, un realitātē tu var dabūt to diplomu tikai kodām 5-6 lielajām valodām, to mājas vai to heritage, valodu. Un tas noteikti tas, par ko mēs runājām kādreiz vienā sērijā ar Sanitu Martinu par šo valodas vērtību. Tad arī pieaug valodas vērtība, ja tu zini konkrēti, piemēram, jauniešiem vai ne, tu šo valodu ar savu apliecinājumu var izmantot, piemēram, lai iestātos universitātē. Tad tas vairs nav kaut kāds abstrakts lielums, tas ļoti konkrēts pienesums. Un mums arī bija tā, ka pašā sākumā, kad mēs šo visu iesākām, pēc Covid man arī bija tā, ka es nestrādāju pilnu darba laiku, un tad es ļoti biju tajā visā iekšā, un mēs mēģinājām panākt to, lai šis eksāmenis tiek arī atzīts Latvijā, lai viņš tiktu pielīdzināts, lai teiksim, mēs nonācām tik tālu, ka ir jāstrādā kopā abām izglītības ministrijām, jo bija tā kā 2 Kauparam ir dziesma ar Ines Zanders vārdiem, kur 2 āži badījās, un beigās tur nekas viņiem nesanāca. Un tad, tajā mirklī bija tā sajūta tāda, ka badās 2 āži, bet es domāju, ka ir pienācis tas laiks, ka man arī vajadzētu vēlreiz iet uz to pusi un mēģināt to kaut kādā veidā to visu salikt kopā, jo tas būtu ļoti vērtīgi, manuprāt, jo pašlaik, ja jaunietis grib iestāties Latvijā universitātē, viņam ir jākārto. Ne visās universitātēs tiek šī latviešu valoda prasīta, bet tā ir tā viena varbūt mazā lieta, kas tam jaunietim būtu tas, kas viņam nav jādara. Jo es domāju, ka tas ir tomēr diezgan grūti pārcelties un mācīties Latvijā, un ja vēl viņam ir vēl piedevam jākārto vēl kaut kāds eksāmens. Tā kā man tas mans tāds lielais sapnis ir, ka mēs varētu to dabūt tik tālu, ka vai latviešu pusi tiek iesaistīti tieši eksāmenu veidošanā, lai viņi varētu, lai šis eksāmens varētu tikt Latvijā atzīts, un lai tur tā paiet viens otram nedaudz pretī. Jā, es nevaru nociesties nepieminējusi, ka mums Zviedrijā savukārt ir, varbūt ne ļoti vienkārši, bet ir iegūstama iespēja mācīties latviešu valodu kā mājas valodu reizi nedēļā, bet tas ir tomēr līdz 9. klasei vairāk vai mazāk vidusskolā. Ļoti reti ir pietiekams šis jauniešu skaits, lai attiecīgi kādā ģimnāzijā tas notiktu. Man liekas, ka es zinu vienu reizi, kad tiešām bija tāda grupiņa, kas bija pietiekami liela, bet tā, man liekas, ir vismaz mums šeit Zviedrijā un varbūt arī citur
tāda problēma, ko darīt pēc tam, kad beidzas tas pirmais latviešu skoliņu līmenis, kas parasti kaut kādi 12, 14, 15 gadi, kā tad piesaistīt valodas tālākai izkopšanai, kultūras iegūšanai, uzturēšanai, piesaistīt tieši jau tādā vēlākā pusauģa vecumā vidusskolā. Un jums ir, man liekas, vienreizējs tas piemērs, ka tu vari īrijas sistēmā likt eksāmenu un ka tas tev palīdz iestāties augstskolā. Tā tas ir, un kas man patiesībā pašā sākumā ļoti šokēja, ir īrijas izglītības sistēma, ka viņiem ir tā, ka pēc 6. klases tu ej kā mācīties vidusskolā. Un tad, kad ir atvērto durvju dienas, tad tas 12, 11, 12, 12 gadīgais tas jaunietis aiziet uz to vidusskolu, un viņam uzreiz sāk borēt par to, ka tev būs jākārto 12. klases eksāmeni. Man tas bija tāds šoks, ka tu ej mācīties vidusskolā tikai tāpēc, lai kārtot 12. klases eksāmenus. Jau no tā pirmā gada, kad tu aiziet vidusskolu, kas ir tā kā Latvijas, salīdzinoši Latvija, tā ir 7. klase, ka viņiem jau sāk borēt par eksāmeniem. Un viņiem smadzenes ir tā iestādītas tajā vidusskolas vecumā, ka tieši Signa, tā kā tu saki, ka tas ir, ka savā ziņā viņiem ir vieglāk aiziet un nokārtot to eksāmenu, tāpēc, ka viņiem jau ir tāds iestādījums, ka tagad iestatījums, ka tagad tas eksāmens 1, 2, 3, un ja tur tas eksāmens ir galā, un ja viņš tev kaut ko dod, tad viņš tā kā, tas jaunietis reizē, kas jau, manuprāt, man tas ir tā ļoti tādu lielu prieku, gandarījumu rada, ka tagad ka tie jaunieši tomēr nāk, bet, jā. Bet, zini, kā tu saki par to, kā to valodu turpināt, man liekas, ka mēs jau ieliekam to pamatu. Un ja tu līdz tiem, Signa, tā kā tu saki, līdz tiem 12 gadiem, kad ir tas skoliņu, tas vecums, kur to mamma vai tētis var to bērnu aizvest, ja tajā laikā ir ielikts tas pamats, pēc tam tas jaunietis, loģiski būs tādi, kas atkritīs. Jo, piemēram, es skatos uz saviem pašas bērniem. Man vecākā meita viņa nav daudz kur iesaistīta, bet vidējā meita man pašlaik ir īrijas latviešu Nacionālā padomē jauniešu grupas vadītāja. Šogad tika ievēlēta. Viņa raujās uz visiem latviešu pasākumiem. Viņai ir latviešu draugi. Un man liekas, šie latviešu draugi, es atceros pirmajā 3x3 nometnē, tās laikā mums vēstnieks bija Pēters Elferts. Viņš mums tur arī ļoti palīdzēja nometni iesākt. Un tas bija tas, ko viņš pateica. Viņš teica, ja jūsu bērniem būs latviešu draugi, viņi paliks par latviešiem. Ja viņiem nebūs latviešu draugi, viņi aizies no tās vidas. Un tā kā, man liekas, kā vecāki mēs to varam, tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt. Mēs viņiem varam ielikt to pamatu, un tas, ko viņi ar to pēc tam dara, to mēs gandrīz vai, es nezinu, vai mēs to varam ietekmēt, īpaši pusauģa vecumā. Jo tas ir tāds vecums, mēs varam cerēt, ka viņi pēc tam atgriezīsies, arī ja viņi aiziet tajā vecumā. Bet, ja man, piemēram, Silva man arī, viņa saka, pēc 2 gadiem uz dziesmu svētkiem, uz dziesmu svētkiem viņi jau par to viņi runā. Un man, kā mammai, man tas tik ļoti, ļoti sasilda. Un kaut gan mums ar dziesmu svētkiem nav vienkārši. Mēs dziedam korī, kas ir Dublinā. Mēs mājās mācāmies visas dziesmas un reizi mēnesī, tos gadu vai 2, mēs reizi mēnesī braucam uz Dublinu, kas mums ir 3 stundas vienā virzienā. 4-5 stundas mēģinājums un tad vēl atpakaļ un nākamajā dienā uz skolu. Tā kā tas nav vienkārši, bet man ir tas viens bērns, kas tam ir pieķēries. Nezinu, kā būs ar Robertu vēl, kaut man tas arī bija. Viņš bija pagājuši gadu uz dziesmu svētkiem. Tā. Jā, te man jāturpina jautāt par mūziku, un mūsu klausītāji to, protams, neredz, bet mēs ar Ingu gan redzam, ka tev aiz muguras ir latviešu kokle. Tā kā ne tikai vijole un koris, bet arī kokle. Un tā ir arī faktiski tāda tēma, ko mēs gandrīz neesam runājuši vārtos. Mūzikas nozīme, latviešu tautas mūzikas vai vispār kopīgas muzicēšanas vai kopīgas dziedāšanas latviski nozīme, vai
uzturētu, attīstītu valodu, bet varbūt arī vienkārši, lai būtu šī kopiena, lai varētu kaut ko kopā darīt. Es pat vēl varētu papildināt Signas jautājumu, Zane, atbildēju piekarināt klāt vai kā. Redz, piemēram, man nav tik daudz saistības ar mūziku vispār. Es vienkārši esmu parastais radioklausītājs apmēram tā, ja. Un es patās pagājušajā nedēļā biju Latvijā ar bērniem, un viņi tur Nacionālās bibliotēkas izstādē saspaidīja 5 reizes grāmatu izstādē šito kurtetu, bija jāzītī manu. Un iemācījās to dziesmiņu no galsiņu, pēc tam visu laiku dungo. Lūk, un es tagad pat nezināju pirmajā brīdī, kuru man atrast vai iet grāmatnīcā kaut kādu labu disku, kur būtu, paņemsim, latviešu daudzdziesmas, bet ne arī bērnu izpildījumā, ne kvalitatīvā izpildījumā kaut kāda bāze. Man būtu tiešām jāmeklē tā informācija, tāpēc, ko es vēl Signas jautājumam galā piekarini savus ieteikumus, kuru mūzikas diskus vai vēl. Es zinu, ka ir pilns internets ar visu kaut ko, bet es negribu spaidīt YouTube ap atsevišķām dziesmiņām. Vai ne? To ir ļoti, ļoti grūti pateikt. Un tas jau loģiski ir atkarīgs arī no bērnu vecuma. Jo, teiksim, tāds jauniešu vecums, kas man pašlaik ir aktuālāks, viņi jau klausās populāru mūziku. Ar diskiem ir. Man pat vairāk liekas, ka drīzāk kaut kādas multenes var skatīties, un parasti jau multenēs ir mūzika klāt. Grūti man ir pateikt, bet Signe, un arī tas, par ko tu teici, un arī Inga, tu saki, par kur tu biji āzīti, man ar tām tautas dziesmām, es varu padalīties ar to pieredzi, kā es atceros skoliņā, ka mums pēc kaut kāda laika es sapratu, ka ļoti daudz mēs strādājam ar tautas dziesmām, bet sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, kas tiem mūsu bērniem ir jāmācās. Viņi viņu mācās kā dzejoli, kā mēs skolā mācījāmies dzejoli. Es mācu mūziku, tas man arī ir maizes darbs, un es esmu ļoti daudz pētījusi un dažādas kursus gājusi tieši par to, kā agrā vecumā bērniem mācīt mūziku, un ir šīs pieejas, kas iesaka tieši to, ka vajag mācīt caur tautas dziesmām, caur tautas mūziku, jo tas ir kaut kas tāds, kas mums sēž iekšā kaut kādā muguras smadzenē. Bet tautas dziesma kā tāda, ar tautas dziesmas vārdiem, viņa tiem mūsu bērniem, kuri nav tajā vidē auguši, jo mēs pašas esam tajā vidē auguši. Kopš bērndārs, kopš skolas mums tas ir bijis visriņķī. Mūsu bērniem nav. Viņiem ir tikai tas, ko mēs mājās viņiem dodam. Un Inga, kā tu saki par ieteikumiem, man liekas, ka jebko bērniem ļoti, ļoti patīk, ja bērni dzied. Tārkšķiem ir ļoti, ļoti labi tautas dziesmu diski. Tad ir, zinu, ko es pastīšu. Redz, tas jau ir konkrēti tārkšķi, ja? Tā ir mūzikas grupiņa tāda tārkšķi. Jā, viņi ir bērnu. Viņi ir bērni. Es tieši skatos, man šeit ir seno laiku lietas. Man ir mūzikas diski. Nē, mūzikas diski. Upei kādreiz bija, viņiem ir, tur bija tādas, Upei bija vesela sērija. Jā, viņiem bija tautas mūzikas kolekcija, un tur ir rotaļu spēļu un rotaļu dziesmas, man liekas, viņiem tādas bija. Un ar to mūziku ir tā, īpaši, ja bērni ir diezgan mazi, un man liekas, ir ļoti svarīgi to mūziku vienkārši spēlēt fonā. Vai arī kaut vai, ja nevis mājās, bet kaut vai mašīnā braucot. Un ja tur ir klāt valoda, ja ir vārdi, jo ar mūziku ir tā un ar valodu tur ir ļoti, ļoti liela saistība, jo es esmu arī diezgan daudz strādājis bērndārzā un ar bērniem, kuriem ir problēmas tieši ar runāšanu un ar komunikāciju. Valoda ir kaut kas tāds, ne tik vien latviski, bet arī angliski, kad man ir bijuši bērni, kur nerunā, kuri, it kā viņš mājās runā, bet viņš nerunā skolā, viņš nerunā bērndārzā, bet viņš dzied bērndārzā. Jo tā ir kaut kāda smadzeņu cita puse, tas ir kā cits ceļš kaut kur tur iekšā galvā, kā tā valoda, kā vispār komunikācija tiek iekšā un ārā ar mūzikas palīdzību. Un, teiksim, ja bērnam ir grūti kādus vārdus izrunāt,
tad, ja viņus var iepīt dziesmā, ja viņus var iepīt mūzikā iekšā, tad reizēm ir tā, īpaši bērniem, kuriem ir arī, teiksim, es zinu, ka bērniem ar Down sindromu, tā, ka viņiem fiziski ir tā, ka viņiem ir ļoti grūti, viņiem ir daudz vairāk jāpiepūlās, lai šos vārdus veidotu, tas ir saistīts ar mēles fizioloģiju, bet viņiem ir vieglāk dziedāt. Viņi var izdziedāt to daudz, loģiski ne katram, bet tas ir kaut kas tāds, kas palīdz. Bet, ja Ingi, ja tu vaicā par ieteikumiem, es domāju noteikti, mašīnā spēlēt, brauc kaut kur īpaši, ja brauc kaut kur pat tālu, spēlē kaut kādu vienu disku, jūs kopā ar bērniem iemācieties vienu dziesmu. Tas jau ir daudz, un tas ir kaut kas tāds, kas tam bērnam paliek, jo tas ir tā, ka tu mācies nemācoties. Mēs to praktizējam, mēs to praktizējam, un tāpēc jautāju tieši par diskiem. Man ļoti nepatīk ieslēgt YouTube, jo tur noteikti pēc 10 minūtēm aiziet kaut kas cits. Un tāpēc man patīk šie diski, mašīnā braucam, ieliekam disku, un tur nav vienkārši varianti, ka tas noslīd uz kaut ko citu. Un es par tautas dziesmām varbūt pat nebija tā ļoti iedomājusies, bet šī viena dziesmība man ļāva aizdomāties, jo viņi sāk prasīt, kas ir sudmalas. Kas ir āzītis, par ko vispār stāsts. Un tad uzreiz, jo no vienas dziesmiņas ir iespēja parunāt par vārdiem, kurus mēs ikdienā nelietojam, sudmalas. Ja es varu piemest arī savu ieteikumu, man savulaik ļoti patika Minneapolis grupas Lini ieraksti, kas ir ārkārtīgi vienkārši, kur nav tā kā pielikts varbūt pa daudz, un nav, jo nereti ir tā, ka Latvijā mums liekas, kā tad es to pašu vienkāršo dziesmu tā vienkārši arī nodziedāšu tur vai kaut ko īpašu un tā, bet viņiem ir samērā tādā, ļoti sirsnīgā un vienkāršā manierē izpildīts šīs dziesmas, kas, man liekas, arī tā kā varbūt dzīvojot ārpus Latvijas nav tas sliktākais variants. Un vēl man jāatzīstas, ka aiz tā izmisuma, ka mums te Stokholmā nebija, kas spēlē dančus, mēs bijām spiesti gan paši iesaistīties, gan bērnus iesaistīt Stokholmas spēlmaņos, un tas varbūt arī tā pilnīgi nevilšus ir iznācis, bet es domāju, ka to var ieteikt arī kā tādu apzinātu metodi, ka tur jau nevajag kaut kādus augstus profesionālismu līmeņus censties sasniegt, bet tiešām pašiem kopā dziedāt, muzicēt, un tas arī, man liekas, veido tādu foršu kopību. Vai tev, Zana, arī kaut kas tāds ir bijis ar bērniem? Es esmu ņēmusi līdzi savus, man ir te visādi instrumenti, visādi grabināmi un paštaisīti un pirkti. Un, tas ir tā, ka ja tu tiem bērniem, reizēm ir tā, ka mums ir jāļauj viņiem. Mums ir jādod tas virziens, bet mums ir jāļauj viņiem pašiem darīt kaut ko. Un tā, kā tu saki, ar to mūziku arī, ja tā, kā tu saki, nav kas spēlē dančus, pašiem tas ir jādara, jo tas patiesībā ir samērā vienkārši. Un bērniem patīk. Bērniem patīk, ja tu viņiem ļauj, un ja tu viņiem uzticies. Un reizēm ļoti, ļoti interesanti ir tā, ka tu ņem to ieraksti, jo viņiem dikti patīk klausīties, ko viņi paši ir. Mums reizēm, teiksim, kaut kādā tādā profesionālā līmenī liekas, kas tur skan pēc kaut kā galīgi, ne pēc kā neskan, bet bērniem ir prieks par to, un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vēl, Inga, ir knīpes un knauķi un zēguzīti, tie vecie diski, kas ir veco laiku, kas ir manas bērndienas, sirmā galva, jo tās arī ir tādas, viņas ir ļoti vienkāršas, tās dziesmas. Anniņa, vanniņā, vai ne? Jā, tieši tā. Un tas pielīp, tas tiem bērniem pielīp. Redz, jau 5 ieteikumi rindiņā. Daži dzirdēti, daži aizmirsti. Bet man ļoti liels prieks, ka mēs sarunā arī aizvirzījāmies tieši šo mūzikas nozīmi, par ko mēs iepriekš nebijām tā vairāk. Un arī tas saslēdzās ar to, ko mēs gandrīz vai katru reizi kā tādu mantru skaitam, ka vajag to rotaļīgumu tam visam klāt un ka vajag atrast to savu zelta atslēdziņu, jā? Katram, vai tā ir mūzika, vai tā ir rosolu kopīgā gatavošana, vai tā ir lasīšana, vai tā ir, nezinu, vēl kaut kas, vai ne? Un šī ir arī viena tāda brīnišķīga iespēja, ka mūzika ir tas atslēdziņa, vai ne? Vārtu atslēdziņa. Es ļoti, ļoti silti iesaku, jo Baibai Bricei ir fantastiskas grāmatiņas.
tur ir ar dziesmām, ar dažādiem ieteikumiem, un Baiba Brits, man liekas, ir fantastiska ar to, kas man ļoti par viņu piesaista, ir tas, ka viņa bija pirmā latviešu skolotāja, kur es dzirdēju sakām, ka nav tāda lieta kā lācis cilvēkam uz ausis uzkāpis. Nav. Iemācīties dziedāt var jebkurš. Tikai dažiem ir cilvēki, kuriem vajag bišķiņ ilgāku laiku, lai to ausi pieskaņotu. Un Baiba ir fantastisks, viņai ir pirkstiņu rotaļas, viņai ir tas, ka viņai ir šī saistība ar motoriku, mūzikai un motorikam ir ļoti, ļoti milzīga nozīme. Tieši arī tur nāk klāt viss, tur nāk valoda, tur nāk jebkura fiziskā attīstība un arī garīga attīstība. Un viņai ir vairākas grāmatas, tā kā tās es noteikti gribu ieteikt. Un arī bija, kad tas bija? Tas bija, man liekas, ka pagājušajā gadā Latviešu valodas aģentūra piedāvāja šos kursus. Baiba vadīja kursus tieši arī skolotājiem, un man liekas arī vecākiem. Tieši par mūzikas nozīmi un kā to izmantot ikdienā. Tā kā, un man liekas, ka viņai arī ir YouTube dažādas lietas, ko var noskatīties, un viņi ir fantastiski, un ja jebkam iespēja klātienē tikties un piedalīties kaut kādos viņas organizētajos kursos, tie ir fantastiski. Viņa, man liekas, ir bērndārs mūzikas skolotāja oficiāli, bet viņai ir diezgan daudz arī grāmatas uzrakstītas. Tieši par vienu ir pirkstiņu rotaļu, kas es ļoti daudz viņu sākumā izmantoju, ka mēs tieši skoliņu sākām. Jā. Es jūtu, ka mēs esam parunājušas un varētu runāt un turpināt vēl, un varbūt kādreiz turpinam kādā kontekstā, Zana, bet tu esi mums iedevusi ļoti daudz foršas svarīgas impulsus, gan par valodas to atzīšanu jūsu skolu sistēmā, gan par mūziku, gan par prieku. Vai ne, Signe? Vai tev vēl kas ko piebilst? Jā, man liekas, ka bija ļoti vērtīgi ar tevi aprunāties, un mēs arī pirmo reizi nonācām tālajā Īrijā, līdz kurai nebijām līdz šim vārtos tikuši. Tā kā ir ļoti, ļoti jāsaka tev paldies par bagātīgo sarunu. Mīļš, paldies par uzaicinājumu. Liels paldies, Zane. Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Tu tā, Signe, un tagad laiks mūsu kārtējam atklājumam. Vai tu esi gatava? Cerams, cik varu, tik esmu gatava. Tā, pirmkārt, man uzreiz jābrīdina, ka šīs atklājums būs mazliet ilgāks, jo man ir tik daudz ko teikt, bet es mēģināšu savākties un nerunāt, nevadīt lekciju, ja? Kaut gribētos. Un otrs, es neko tev nelikšu minēt, tā kā tu vari pilnīgi atslābināties, klausīties, komentēt un tam līdzīgi. Es tev vienkārši gribu kaut ko pastāstīt. Brīnišķīgi. Tā tad šis stāsts, ko es tev vēlos pastāstīt, sākas Rīgā. Un daļai tas stāsts sākas Nacionālajā teātrī. Tātad pirms Otrā pasaules kara Latvijas Nacionālajā teātrī strādāja brīnišķīga aktrise Milda Zīlava. Ļoti skaista, ļoti talantīga. Viņa bija viena no Latvijas pirmajām kinoaktrisēm. Viņa, piemēram, filmējusies 39. gada filmā Zvejnieka dēls, kur viņa spēlēja Zentu. Un Nacionālā teātra mūzikas konsultants bija Kārlis Lietiņš. Šie abi talantīgie cilvēki apprecējās, un 1940. gadā viņiem piedzima meitiņa Maruta. Vai tu jau nojauti, par ko būs mans atklājums? Nē. Tad stāsts turpinās. Un stāsts būs par meiteni, par Marutu. Maruta piedzima 1940. gadā Rīgā, kā es teicu, bet 44. gadā viņas vecāki kopā ar daudziem citiem kolēģiem no Latvijas Nacionālā teātra devās bēgļu gaitās. Un Maruta uzauga DP nometnēs Vācijā līdz 1950. gadam, kur viņas vecāki bija aktīvi darbojās teātrī, bija saistīti ar ļoti daudziem Latvijas māksliniekiem, mūziķiem, tā skaitā Jāzepu Vītolu un tāda mēroga personībām. Un 50. gadā, kad viņai pašai bija 10 gadi, ģimene emigrēja uz ASV, un viņas pirmie vārdi, ko viņa iemācījās angliski, bija take it easy.
Un Maruta Lietiņa uzauga Ņujorkā, bija ļoti cieši saistīta ar latviešu kopienu. Viņas vecāki tātad bija šajā teātra un aktieru un mākslinieku vidē. Viņa pati studēja vācu valodu un literatūru un apprecējās ar amerikāni Benjaminu Reju. Tātad viņas pilnais vārds ir Maruta Lietiņa Reja. Un par viņu arī šodien ir mans stāsts. Vai esi kādreiz šo vārdu dzirdējusi? Redzi, nonācām arī līdz stāstam. Varbūt ejam tālāk. Vai esi dzirdējusi šo vārdu? Nē. Es domāju, ka esi, bet neatceries, Signe, jo tu zini, ka es lasījusi manu grāmatu. Un viņa ir otra personība, ko es citēju savā grāmatā, līdzās veltēju Rūķei Draviņai. No trimdas autoriem, kas ir rakstījuši par divvalodību pēc kara laikā, trimdas periodā. Un es domāju, ka Amerikas latvieši viņas vārdu zina ļoti labi, Marutas Lietiņas Rejas vārdu, jo viņa rakstījusi arī ļoti daudz rakstus jaunajā gaitā. Bet man interesēja tas viņas rakstītais saistībā ar valodu, jo viņa bija viena no pirmajām Amerikas Savienotajās valstīs, kas tātad rakstīja par valodu divvalodīgā ģimenē. Viņa pati apprecējās ar amerikāni, un viņas bērni auga turklāt vietā, kur nebija latviešu skolu. Tātad viņai nebija apkārt šīs kopienas, viņai tas bija ļoti aktuāli. Un es lasīju tos viņas rakstus jau agrāk. Viņai ir iznākusi grāmata, memoāri, par ko es pastāstīšu vēl pēc tam mazliet dažos teikumos, bet man viņa ļoti interesēja jau sen. Bet es nezināju, nekā ar viņu sazināties, nekā viņu atrast. Bet, gatavojot tavu atklājumu, man ļoti gribējās ar viņu sazināties. Un es patiešām viņu aizrakstīju, un mums bija ļoti sirsnīga saruna ar Marutu Lietiņu Reju. Un es lūdzu viņai atcerēties to, kā tas bija tolaik, kad viņa audzināja savas meitenes, paklausīties un padomāt, kas varētu no tā būt mums noderīgs. Pirms es runāju tālāk, tagad 2 fragmenti no mūsu sarunas klausamies. Mēs apprecējamies 66. gadā. Un mūsu ģimenes draugi viena daļa lauzīja rokas un vaimanāja. Tik latviska meitene, apžēlojies, preces ar amerikāni, kas nu būs. Viņa Latvijai ir zudusi, vai ne? Un tā bija viena daļa, tad bija otra daļa, kas manu vīru ļoti sirsnīgi uzņēma, kas ļoti, ļoti palīdzēja. Un mēs runājām par to pirms laulībām, ja mums būs bērni, tad es gribētu ar viņiem latviski runāt. Es gribēju, lai mani bērni var ar saviem vecvecākiem un savu vecmāti sarunāties, ar memīti sarunāties. Un man liekas, ka tā partnera nostāja ir ļoti svarīga. Manas tikpat latviskas draudzenes, kā es, arī apprecēja amerikāņus, bet viņu vīri negribēja, ka viņi nesaprot, ko sieva ar bērniem runā, un viņi aizliedz to. Tā kā no manām draudzenēm, bērnības draudzenēm, visas, kas apprecēja citautiešus, viņu bērni latviski nerunāja. Tā kā tas ļoti atšķīrās no ģimenes uz ģimeni. Un mans vīrs, ar lielāko prieku, un tas grūtākais man bija pašai sevi ietrenēt, runāt tikai latviski ar Indru, tikai. Vienalga, kas tai istabā bija, es runāšu latviski. Un tas bija tas grūtākais, bet tā, ka es biju tik uz tam klupšanas akmenim pāri, tad tas tā iegājās, un tas bija automātiski. Un tas ir tā kā tajā apfel, vai ne? Māte saka ābols un tēvs saka apfel. Tā mums arī, un es atceros, ka mēs teicām, māmiņa saka zeķe,
un dēdī saka sāk, un jā, un uz mata tāpatās, Un tas bija apmēram, varbūt mūsu laulības 4. gadā. Mēs bijām uzaicināti uz viesībām, ļoti latviskām viesībām, ļoti latviskā ģimenē. Es nezinu, vai jūs zināt tādu vārdu, Andris Kadeģis. Viņš bija kādreiz Minsteras Latviešu ģimnāzijas direktors, un viņš bija ārsts, un es viņu pazinu no seniem laikiem. Un Andris ar savu sievu, kura bija vāciete, kura nebija latviete, bija rīkoja viesības, un mēs bijām gatavi iet. Un es pēkšņi saslimu, un mans vīrs aizbrauc viens pats. Un viņš pabrauc mājā, un man stāstīja, vai viena kundze man teica, tu gan runā slikti latviski. Un tad Bens viņai esot teicis, es esmu amerikānis. Un tad viņa teikusi, vai cik jūs labi runājat latviski. Tā kā tas ir viss ļoti relatīvs. Jā, tādi 2 fragmentiņi. Mēs pie tā otrā nosmējāmies. Likās tas zīmīgi, un es to ļoti, ļoti varu saistīt ar šodienu, un arī daudz, par ko mēs esam runājuši, tātad par šo te jaukto ģimeņu situāciju, ko viņa teica, ka viņai vispirms sev bija jāpārkāpj pāri, ja? Ka tev vispirms sevi ir jānostāda un jāpierod pie tā, ka tu runā latviski pat, ja apkārtējie tevi nesaprot. Jā. Jā, bet man liekas arī tas tik svarīgi, ka viņi tiešām jau tā kā eksplicīti izlēma, kāda būs tā ģimenes valoda politika, ka tas nav tā. Mēs satiekamies un, protams, sākumā runājam angliski, un tā tas arī turpinās organiski, un tad, protams, ar bērniem arī mēs runājam angliski, jo jau mūsu kopējā valoda jau ir tikai angļu, un tur vairs ir grūti kaut kādā brīdī vispār kaut ko mainīt. Bet, ja ir šī tā noruna, lūk, tas ir man svarīgi, tā ir man liela vērtība, un tad ir vajadzīgs partneris, kas to var respektēt, vai ne? Bet arī tāpat, kā mēs jau pagājušreiz runājām, laikam, ka tas ir jāizlem patiesībā jau vēl pat pirms bērni ir, un par to jāvienojās ir. Jā, un kas man liekas arī, par ko mēs maz runājam, kā šie partneri var apgūt latviešu valodu šobrīd, jo tas nav vienkārši tam cilvēkam tā kā tomēr būtu kaut kas jāzina, lai viņš justos komfortabli, un tādā sarunvalodas līmenī faktiski trūkst līdzekļu, lai tas partneris varētu tā vienkārši apgūt valodu. Jo mēs jau, man liekas, arī esam vairākās intervijās dzirdējuši, viņš tur nebija, viņam nebija dotības uz valodām, tad mēs tā kā beidzām mocīties, ja. Bet noteikti, ka tā latviešu valoda nav kaut kas tik unikāls, es domāju, ka vienkārši pietrūkst varbūt tādu, aplikāciju vai vienkāršu līdzekļu, kas tur nesāk ar to, ka stāsta uzreiz pa gramatiku, briesmīgi sarežģīt, un tas, protams, atbaida, vai ne? Bet kas tiešām ar tādām ikdienas frāzēm pamazām tā kā spēlējoties, rotaļājoties, ievelk tajā valodā. Tāpēc es arī jautāju, vai viņas vīrs iemācījās ar laiku latviešu valodu, jo viņa tik konsekventi bija ar savām meitām. Un par to, un tam seko šis stāsts, ka viņš saprot un pietiekoši labi, bet ne tik labi, kā vajadzētu runāt latvietim. Mēs tur sirsnīgi nospējāmies, bet patiesībā es pēc tam domāju par to, kā tas redz ir vai ne, cik mēs esam īstenībā Latvijā, es esmu to pieredzējis, mans vīrs to ir pieredzējis, cik visi ir ārkārtīgi laimīgi, ja viņš vienu teikumu pasaka latviski. Ja, viņam ir bijis tā, ka viņš brauc uz ielas pretēji braukšanas virzienam, un viņa policija aptur. Un viņš izkāpj ārā, un tur savā kādu viņš māca piedodiet. Un viņš saka, ak, jūs ciemiņš turists, viss kārtībā, brauciet. Tātad ļoti, kas ir patīkami, protams, ļoti pozitīva attieksme, bet ka varbūt arī ļoti prasīga attieksme pret savējiem, vai ne? Tas, ko viņi saka, tad, ja tu esi latvietis un nemāki labi runāt, tad tas nav labi. Bet tā, man liekas, ka tas varētu būt, ka tas joprojām mums ir bišķīt raksturīgi. Prasīgi pret saviem, ļoti atsaucīgi pret citiem, bet arī prasīgi pret saviem. Jā, tātad, ja tu esi diasporas latvietis, kurš nerunā pietiekoši labi, tu esi joprojām it kā savējais, bet tu nerunā pietiekoši labi latviski, vai ne?
Varbūt, nezinu, kā tu to izjūti. Nu, noteikti, man liekas, ka arī mums ir vārtos parādījušies šie gadījumi, ja, kad tur tā kā cilvēki vairs nevēlas runāt latviski, jo viņiem tur aizrāda un saka, tu tā baigi jocīgi runā vai kā, bet, jā, es ceru, ka tas mainīsies. Jā, bet mēs runājām ar viņu par arī daudz par tādām praktiskām lietām, ko tad viņa tolaik darīja ar savām meitnēm, arī kurām nebija tās latviešu kopienas apkārt un kā uzturēja valodu. Un interesanti, ka dažas tādas lietas īstenībā, ko joprojām mēs varam aizņemties, arī tāda netiešā mācīšanās īstenībā tieši tas, par ko mēs daudz esam runājuši, vārtos arī tāds rotaļīgums un iekļaušana tajā ikdienā. Un, teiksim, viņas meitenēm tur arī gan bija vecvecāku vēl paudzi, ja, Amerikā, bet kas meitenēm tur bija jāuzraksta, piemēram, mājas bibliotēkas kartotēka, roka lapiņas jāsaraksta, vai arī, ko viņa teica par dziesmām, ka bija tolaik vēl platas, lika platas klausīties un deva plašu vākus rokās, un kurai aizmugurē bija teksti, ja. Tātad, un ka vienkārši meitenes klausoties to mūziku un lasot tos tekstus līdzi, iemācījās, piemēram, latviski lasīt. Arī tādi visādi paņēmieni, kā Maruta man teica, viņa nekad nav sēdējusi un mācījusies ar viņām tieši lasīt, bet ka šādā veidā tieši arī tāda integrēšana ģimenes ikdienā bija ļoti, ļoti svarīga. Un tas nemainās, tas tā joprojām ir, un to mēs arī visiem varam tikai ieteikt, atrast to savu rotaļīgumu, vai ne? Lūk, bet es vēl neesmu galā ar savu atklājumu. Es vēl gribēšu kaut ko pastāstīt par viņas grāmatu, par viņas memāriem, bet vispirms mēs noklausīsimies vēl 3. fragmentiņu. Mums bija jārunā par jauktām laulībām un kā tas praktiski, kā tas izveidojas. Un tie bija visi jauni cilvēki tur. Un mans vīrs, mēs nolēmām runāt par Ziemassvētkiem. Un latviešiem svētku vakars ir tas svarīgākais. Amerikāņiem svētku diena, un sevišķi tās rīt stundas, kad ir zeķis piepildīts un bērni izpako zeķus un lielās svētku pusdienas. Un viņam prasa, bet ko tad mēs darām? Un mans vīrs saka, mēs darām vienīgo, ko var šādā gadījumā darīt. Mēs darām abus. Un mani vecāki dzīvoja Ņujorkā. Mēs bijām pie viņiem uz svētku vakaru. Ziemassvētku rītā, agri no rīta. Sēdāmies mašīnā un visu dienu braucām augšā uz ziemeļiem, uz Meinštāts, kur man vīra vecāki dzīvoja, lai pie viņiem būtu uz lielajām Ziemassvētku vakariņām. Un vienkārši, ka jādara abi, tu nevar izvēlēties vienu vai otru. Un tas arī, protams, prasa vairāk pūles nekā tikai dzīvot vienā pasaulē. Jo tev jādzīvoja divās pasaulēs. Un tev mēģina apmierināt abas pasaules. Un tas prasa daudz vairāk. Un cilvēki to nenojauš, viņi to neaptvēr. Tā, jādzīvo divās pasaulēs, tas man ļoti aizkustināja. Kā ir, Signe? Tev neliekas kādreiz, ka tev jādzīvo divās pasaulēs? Es jau to pat esmu izvēlējusies, bet tas, kā es saredzu, ka tu arī vari izvēlēties no divām pasaulēm to, ko tu paņem. Tas, protams, notiek vienmēr, jebkuram cilvēkam, jebkurā situācijā, ka mēs paši izvēlamies to, ko mēs ņemam no savas kultūras. Bet šeit ir vēl vairāk iespēju. Es nezinu, ļoti triviāli. Man, piemēram, liekas, tas ir šausmīgi tā Jāņu nakts pavadīšana augstumā, slapjumā līdz rītam. Pie kaut kāda, degoša ugunskura, kur kāds ir kaut ko iemetis, kas netik labi oži. Un tad vēl tev nāk odi virsū un nāk miegs un, lūdzu, laidiet man gulēt. Zviedri mierīgi nosvin pēcpusdienā un tālāk var katrs darīt, ko grib. Var turpināt, var neturpināt. Ja? Tur tāds, tad es izvēlos varbūt šoreiz to modeli, kur man nav visu nakti jājāņo. Ja? Nedrīkst jau to skaļi teikt, tagad es esmu palaidusi muti. Bet, respektīvi, mēs varam arī tās pasaules pielāgot sev. Savām vajadzībām, savām interesēm. Tas, man liekas, tas interesantākais, ka mums ir tās vairākas pasaules.
Te bija runa vairāk attiecībā uz bērniem, un ja tev ir 2 vecāki no 2 kultūrām, tu jau nevar arī, tev ir jādara dubultā patiesībā. Tev jālasa grāmatas abās valodās, tev ir jāsvin svētki, tad, ja tā ir vēl arī tās otras kultūras svētki. Un tad viņi stāstīja vēl tālāk, kā viņi tur nebija jau aplikācija, kur pastīties Ziemassvētku dienā, kad tu kulies cauri Amerikai pa lielceļiem, kur ir tuvākais benzīna tanks, un ka meklē benzīna tanku un tam līdz. Viņi saka, protams, ka nogurs no tā, ka ir tas tā dubultā slodze, bet vienkārši nav citu variantu. Ir jābūt gataviem to darīt. Un te es arī metīšu roku uz to grāmatu, par kuras noteikti gribu dažas lietas vēl pateikt. Proti, Marta Lietiņa Reja sarakstīja 2021. gadā, viņa izdeva savus memoārus. Atmiņas, es tev parādīšu ekrānā, šāda te Refugee Girl, angļu valodā. Un interesanti, ka šī grāmata noslēdzas arī ar to, kā viņas 2 pasaules, latviešu un amerikāņu, saplūst. Bet sākums ir viņas ģimenes bēgļu gaitas no Latvijas un dzīve Vācijas DP nometnēs. Un kas man patika, es esmu, man liekas, pietiekoši daudz interesējusies par trimdu un par vēsturi, bet šī grāmata ir par to dzīvi DP nometnēs no bērna skatu punkta. Un ļoti daudz pat tādas gan sadzīviskas, gan konkrētas, gan arī savā ziņā pat tādas amizantas lietas, bez tādas, kā viņa pati teica, bez žēlošanās, un kā tā bija viņas bērnība. Tur ļoti daudz fotogrāfiju, ļoti daudz arī vēstules paskartīts, dokumenti un viss kaut kas. Noderīgs tātad ikvienam, kas interesēs par Latvijas vēsturi, es varu ieteikt. Man liekas, ka ļoti vērtīgi, un es ceru, ka tas arī kādreiz varētu tikt iztulkots latviski. Un līdz pat izbraukšanai uz Ameriku un to, kā tad viņai gāja tur, kad viņa 10 gadu vecumā iebrauca bez valodas zināšanām, sāka iet skolā angļu valodā, kā jutās, kad nebija, piemēram, ko vilkt uz izlaidumu, konkrēti nevis uz izlaidumu, bet uz vienu īpašu notikumu. Un tādas ļoti, ļoti konkrētas lietas, kas deva tiešām tādu neizskaistinātu, bet ļoti arī dzīvu priekšstatu par to, kā bija pieaugšana nometnēs un pieaugšana Amerikā kā latviešu bēgļu meitai. Un ļoti, ļoti vērtīgi arī tādā kultūra vēstures aspektā, tieši tāpēc, ka viņas vecāki ir Nacionāla teātra aktieri un bija tieši, kā es teicu, saistīti ar šīm te Latvijas mākslinieku aprindām. Un tas ir arī patiesībā tas traģiskākais tajā stāstā, jo kā Latvijas mākslinieki, kas bija tāda mēroga zvaigznes, viņi nokļuva Amerikā, viņi strādāja fabrikās, ja, kā viņi tur apraksta savus vecākus, kas tā arī vienkārši bija fabrikas strādnieki. Un ka tas kritiens viņiem īstenībā bija tas sāpīgākais. Māma bija filmējusies kino un spēlējusi galvenās lomas Nacionālajā teātrī. Tā kā ļoti, ļoti iesakāma grāmata, un man pārsteidza mūsu sarunā tas, ka viņa ir uzaugusi Amerikā. Viņa nevienu vārdu angliski nepateica tajā sarunā. Es īstenībā pēc tam domāju par to, vai ne? Mēs it kā arī esam par to runājuši, ka tas ir grūti nejaukt iekšā to citu valodu, kura mums visiem ļoti dominē. Bet tad es pēc tam domāju, Signe, es varētu tev un sev uzlikt tādu izaicinājumu, tagad pilns ar visādiem izaicinājumiem. Grāmatu izaicinājums, Goodreads un sporta izaicinājums un vēl nezinu kāds izaicinājums. Tas varētu būt arī tīras latviešu valodas izaicinājums. Patrenēsim tās savas smadzenes un pamēģināsim, nedēļu, ja? Ja neienāk prātā tas vārds latviski, paņemam telefonu un paskatāmies, kā tad to latviski pateikt. Kā būtu, ko tu saki? Es nezinu, es padomāšu. Bet ko es gribēju pateikt, klausoties viņas stāstu, nerunājot par visu to ļoti interesanto saturu, bet kā viņa runā, ir pilnīgi skaidrs, ka viņa ir mācījusies no cilvēkiem ar ārkārtīgi izkoptu valodu, ar tādu tiešām skatuves valodu, droši vien tādu pamatīgu, tiešām, kā no skatuves viņa runāja, jā, ar ļoti izteiksmīgi un bagāti, tā kā
viens būtu arī tas izaicinājums papildināt savus valodas resursus, tad, kad to varbūt pietrūkst. Tieši tā, es to jūtu, un man tas patika, un man liekas, ka mēs tolerējam to, ka mums ir dažādas valodas, bet arī ārkārtīgi jauki, un tas var būt liels gandarījums pamēģināt runāt skaistāk, pamēģināt runāt labāk. Tas tiešām var sniegt tādu gandarījumu, uzlabot to savu valodas prasmi. Tā kā es sev uzlikšu tādu nedēļas izaicinājumu. Ja man aizmirsīsiet vārds latviski, tad sasprindināšos un mēģināšu atcerēties. Un tā. Jā. Mēs pārbaudīsim. Labi, es nezinu, kā es jums atskaitīšos. Tāds bija, vārdu sakot, mans šodienas atklājums, Signe. Tā bija šī iepazīšanās ar Marutu Lietiņu Reju, kas man bija ļoti vērtīga. Un vēl šī iedvesma vienkārši, cik skaisti var runāt, cik vienkārši arī skaisti klausīties šādu latviešu valodu. Jā, man liekas, ka ir šausmīgi jauki, ka tas vārtu ceļš ir arī tāds atklājuma ceļš, un kad mēs esam vairākas jau šādas te agrīnās pionieres daudzvalodībā atklājušas, un lai tas ceļš turpinās. Jā, paldies un uz sadzirdēšanos. Atā. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Par finansiālu atbalstu raidieraksta tapšanai mēs pateicamies Latviešu valodas aģentūrai un Amerikas Latviešu apvienībai.